secinājumi, par ko, manuprāt, katram ir jāpiedomā īpašajā krīzes laikā, un tas ir akmeniņš arī augstākās izglītības mums visu dārziņā, kā mēs palielinām zināšanu pārneses intensitāti un apjomu, jo es domāju, ka to, ko mēs redzējām iepriekšējos slaidos, ko Meļņkungs pateica, varbūt es būšu tāds ļoti radikāls, neapšaubām sabiedrībā bija tas uzskats, ka biznesa un izglītība, biznesa un ekonomika bija viena no tām nozarēm, kur mācīties, kur var viegli izšļūt. Un patiesība ir gluži pretēji. Pasaules praksē, ekonomika, biznesa uzņēmējdarbība ir arī ļoti smagās programmas. Un, ja mēs tur viegli izšļūcam, tad mēs arī beigās dabonam viegli izšļūcošus studentus šajās specialitātēs. No programmu viedokļu, neapšaubām, ir jāsabalansē zināšanas ar cilvēku attīstības līmeni. 18-gadīgi cilvēki, diemžēl, nevar aptvert, saprast, iegūtās iemaņas, kā vadīt citus cilvēkus, kā organizēt, plānot, redzēt, kas nosies tālāk. Un visbeidzamais ir trenēt lēmumu pieņemšanas kvalitāti. Tas varbūt mums ir nacionāli, latvieši nemīl pieņemt lēmumus, bet tā ir lieta, kas tomēr uzņēmējdarbībā un vadībā ir ļoti, ļoti būtiski. Vadītāji un uzņēmēji zaudē, tāpēc, ka viņi pieņēmuši lēmumus, bet viņi arī vinnē, tāpēc, ka viņi pieņēmuši lēmumus. Un, ja tos lēmumus nepieņem, tad mēs nekur netiekam.